Aicinu konferenci oficiāli atklāt zemkopības ministru Armandu Krauzi. Sagaidām ar aplausiem. Labdien, lauksaimnieki, viesi, mūsu ārzemju viesi, organizāciju vadītāji un arī valsts iestāžu pārstāvi. Man jau gribētos, ka mēs runājam par veiksmīgiem laikapstākļiem un ka viņi visi ir veiksmīgi mums un mums tie riski neiestājās, kas ir no klimata pārmaiņām un laikapstākļiem. Varētu likt punktu. Runājam par veiksmīgiem laikapstākļiem. Laba konference, bet, diemžēl, dzīvē ir tā, kā ir. Un pagājušais gads mums visiem bija ļoti sarežģīts, jo laika apstākļi visas sezonas garumā tiešām bija, es teiktu, ekstremāli. Un man ir vairāk lauksaimnieki teikuši, ka pagājušais gads ir bijis sliktākais kopš Latvijas valsts neatkarības atjaunošana. Vai nu tā bija, vērtējiet paši, bet es domāju, ka viņš bija tiešām laika apstākļu ekstremālo parādību ziņā viens no sliktākajiem. Un tāpēc man liekas ļoti svarīgi ir par šiem riskiem, par to, kā pārvarēt riskus un pārvaldīt viņus runāt, jo skatoties nākotnē, iespējams, ka tādas parādības būs arvien vairāk. Un mums Latvijā jau daudzus gadus ļoti veiksmīgi lauksaimnieki izmanto apdrošināšanas kompāniju pakalpojumus. Es teiktu, ka tas bija labs pagrieziena punkts, kad vienā brīdī mēs pieņēmām tādu politiku, ka ir jāapdrošinās nevis visu laiku, katru gadu jālūdz no valsts atbalsts. Valstī nav iespējams atbalstīt visu laiku dažādas nozars. Un tiešām apdrošināšana darbojās lielākā daļā, un es redzu, ka tā tam arī jāpaliek, jāstiprina, bet mums ir noteikti arī jādomā par tām jomām, par tām nozarēm, kur apdrošināšana ir vai nu ļoti apgrūtināta, vai faktiski viņa realitātē nedarbojās. Jūs paši ziniet, tā ir augļkopība, dārziņkopība, tās ir lobarības, platības, zālāji, kukurūza un protams, arī vēl dažādi citi riski. Un šeit ļoti nopietni mums jāatgriežās pie vēsturiskās sarunas un diskusijas par riska fondu izveidi no valsts puses, tāds kopfonds, kur gan paši lauksaimnieki, kur mēs arī varētu izmantot Eiropas finansēšanu administrēšanai, bet mums ir vajadzīgs arī tāds fonds, kas palīdz lauksaimniekiem tur, kur apdrošināšanas kompānijas, es teiktu tā, vai nekad neies, vai arī praktiski realitātē jau šobrīd ļoti retos gadījumos iesaistās un iet projām. Tā kā izaicinājumi mums ir, bet es novēlu, lai šodienas konference tiešām dod iedvesmu, labus rezultātus turpmākai darbībai šajos divos virzienos. Viens ir stiprināt esošo, kas ir, un otrs ir uzsākt darbu un strādāt pie jauna tāda riska fonda, kas nodrošinātu drošību un pārliecību tiem lauksaimniekiem, kur šobrīd nevar apdrošināties. Paldies, lai ražana konference. Paldies augstu godājumam ministra kungam.